Nu, dārgie draugi, jā, var sakot, mans ceļojums pa Itāliju turpinās. Tā šodien piecēlās un domāju, ko darīs. Zin, kā vēl tā dusma no vakardienas palikus pat ūdenskritumu, ka šodien atkal neieberžās. Labi, paskatījās, jā, brauks uz pilsētiņu, saucās Varēna. Tā pilsētiņa atrodas paralēli tai vakardienas pilsētiņai, paralēli, pa vidu sanāk Como ezers. Labi, jā, izmauc, jā, izkāpja ārā no tā vilciena. Pastaigājās, bet baigie pūļi, jā, pilsēt turistiem. Daudz cilvēki, jā, nezinu, kā samainīties, kā paiet garām viens otram. Labi, es saku savējai, ko daram, labi, uzkāp tur vienā kalnā augšā. Skats jau it kā jāsmuks, bet nekāda restorāņčika arī nekā kāds barčiks, ne pizzerija nebija, jā, kur uztankoties. Zin kā, tomēr bišķi sanervozējās, un tagad es saku manējai, mauks uz hosteli, jā, paņems kopčiks, jā, tur vismaz kondicionieris, jā, atpūtīsies. Cik var staigāt, jā, taču jāatpūšas arī. Šī, protams, saka kaut ko buksēt, atkal tur pietesties grib, jā, un tādā garā, pēc kā mēs te vispār atbraucām. Labi, paskaties kartē, vēl viena pilsētiņa esot, saucās Belāno. Un viņi ir, kaut kādi tur 10 minūšu attālumā, jā, no tas Varēnas. Paskaties, ka tur esot tāda baigā foršā vieta, jā. Kaut kāda šitā te klīns, 15 miljonu gadu veci, jā, aiza. Tur ir kaut kāda dzidrie ūdeņi, jā, esot, un šitie te ūdenskritumi. Es tā padomāju, ja ūdenskritumi, tā varētu aizmaukt. Mums kā paveicās, zin kā, tā varētu, vakarējo dienu, jā, atpelnīt apakaļ. Bet tāda norada tikai, jā, ja būs labs ūdenskritums, tā es tur pietesīsies tā, ka tu man nedabūs prom no turienes.